Labdien! Es esmu Aivars Danenbergs, Vivacolor krāsu eksperts. Šodien runāsim par griestu krāsošanu. Remontējot telpas, parasti vispirms krāso griestus un pēc tam sienas. No logiem uz griestiem krīts daudz gaismas, tādēļ pieļautās kļūdas un virsmas defekti būs labi pamanāmi. Noskaidrosim, kas jāievēro, lai iegūtu vienmērīgi un skaisti nokrāsotus griestus. Sāksim ar darbarīkiem. Griestu krāsošanai ņemiet lielu, 25 cm platu rulli ar garu plūksni. Plūksnes garums 22 mm nodrošinās vislabāko krāsas uzsūktspēju un vajadzīgo krāsas slāņa biezumu uz virsmas. Stūru un malu krāsošanai izmantojiet mazāku, 10 cm platu rullīti. Noteikti lietojiet rokturi pagarinātāju un aizsargbrilles, lai krāsas šļakats neiekļūtu acīs. Stūru izkrāsošanai ar mazo rullīti noderēs saliekamās kāpnes, kad griesti ir nošpaktelēti un noslīpēti, tos gruntē. Baltā gruntskrāsa labi parāda sīkos defektus, kas vēlreiz jāpiešpaktelē. Kad tas izdarīts, neaizmirstiet labotās vietas vēlreiz nogruntēt. Pilnu virsmu sagatavošanas pamācību atrodam citā mūsu video. Griestu krāsas ir pilnīgi matētas. Matējums uzlabo telpas akustiku, padara to mājīgāku, kā arī palīdz noslēpt defektus. Savukārt baltā krāsa griestiem ir vispieprasītākā, jo vislabāk atstaro gaismu un optiski paaugstina un paplašina telpu. Tomēr, ja vēlaties radīt īpašu noskaņu, krāsu vienmēr varat arī ietonēt. Labi sagatavotu, ar baltu gruntskrāsu nogruntētu virsmu pietiek nokrāsot vienu reizi, lai rezultāts būtu nevainojams. Vispirms griestu krāsu rūpīgi samaisiet. Lietojiet vanniņu, jo tā krāsot būs daudz ērtāk. Krāsošanu sāciet ar mazo rullīti. Izkrāsojiet pa griestu perimetru visus stūrus, klājot krāsu uz griestiem un sienām apmēram 1 rullīša platumā no stūra. Mēģiniet ar mazo rullīti neatstāt biezu, treknu krāsojumu malu. Pielīdziniet to ar sausāku rullīti, lai vēlāk, krāsojot pāri ar lielo rulli, šīs salaiduma vietas paliktu neredzamas. Ja iespējams, sāciet griestus krāsot no loga, virzoties tālāk, gaismas virzienā. Vislabāko rezultātu iegūsiet krāsojot griestus uzreiz visā platumā, no vienas sienas līdz otrai. Ja telpas platums ir lielāks nekā varat nokrāsot vienā paņēmienā, tad nāksies rīkoties savādāk. Nosacīti sadaliet griestus divās daļās un krāsojiet katru daļu atsevišķi, veidojot krāsas salaidumu. Iepriekš izplānojiet, lai salaidums ir tādā vietā, kur jūs to vismazāk pamanīsiet. Tā, lai tas nav griestu zonā, kur apspīd no logiem krītošā slīpā gaisma. Krāsošanas tehnika ir sekojoša. Ar rulli ņemiet krāsu un klājiet sleju. Ar gariem vilcieniem visā iespējamā garumā, apmēram 1,5 līdz 2 ruļļu platumā. Ar ruļļa turp atpakaļ kustībām krāsu izlīdziniet un nokrāsoto sleju pēdējo reizi viegli pārrullējiet vienā virzienā, lai iegūtu viendabīgu faktūru. Tad atkal ierullējiet rulli un klājiet nākamo sleju. Tā turpiniet, kamēr visi griesti būs nokrāsoti. Ir nepatīkami, ja uz griestiem redzami plankumi, svītras vai ruļļu pēdas. Tādēļ atcerieties, jāstrādā tik raiti, lai iepriekšējā sleja nepaspētu apžūt, kamēr krāsojat nākamo. Apstāties nedrīkst. Visu laiku uzturiet tā saucamo slapjo malu, jo savienojums starp apžūšu un svaigu krāsu vienmēr būs pamanāms kā svītra. Krāsu klājiet bagātīgi un pārāk nespiediet rulli. Neizkrāsojiet to sausu. Ja pamanāt kādu vietu, kas jūs īsti neapmierina, neko vairs nelabojiet, jo labojums var kļūt vēl uzkrītošāks. Dariet visu iespējamo, lai krāsošanas laikā krāsa ilgāk žūtu. Pazeminiet temperatūru, aizveriet logus un durvis, lai nav caurvējš. Paaugstiniet mitrumu telpā, izsmidzinot ūdeni vai izkarinot slapjus audumu gabalus. Lielu griestu krāsošana nereti ir izaicinājums arī pieredzējušiem profesionāļiem, jo tie gandrīz vienmēr ir pilnībā pārredzami. Taču, ja būsiet labi sagatavojuši virsmu un ievērosiet krāsošanas pamācības, jums viss izdosies.
Noskatieties arī citus mūsu krāsošanas pamācību video un iegūstiet interesantu un noderīgu informāciju Vivacolor mājaslapā.